viņš saka, ka šīs lietas viņš raksta, lai Timotejs zinātu, kā viņam uzvesties un kā jārīkojas Dieva namā. Un es jau pieminēju, jā, ka tas ir Dieva nams, ka tas nav neviena cilvēka atsevišķs projekts un atsevišķa cilvēka nams. Kaut arī draudze tikās pa namiem, draudze tikās kaut kādos cilvēku izveidotos namos, ēkās un ģimeņu sanākšanas vietās, tomēr tas bija Dieva nams. Un tas ir tāds interesants salīdzinājums, ka draudze ir patiesības pīlārs un pamats. Un, protams, tur varētu ielikt vēl citas lietas, par ko draudze ir jāstāv, par tikumu, par šķīstumu, par vēl kaut kādām lietām, kas izriet no patiesības ārā. Jo neviens cits sabiedrībā nestāvēs, tāpēc arī Jēzus teica, jūs esat pasaules gaisma, jūs esat zemes sāls. Jo visa pasaule visu laiku iet uz leju, degradējas morāli visādos veidos. Katrā civilizācijā, katra sabiedrība. Un vienīgie, kas to var kaut kādā veidā pacelt vai kaut ko izmainīt, ir tie, kas ir Dieva bērni. Tie, kas stāv par to, kas ir pareizs, to, kas ir patiesas. Un ja viņi nestāvēs, tad cits neviens nestāvēs. Jo mēs zinām, ka ir atsevišķi cilvēki, kuri karo pret abortiem, ir atsevišķi, kuri karo pret azartspēlēm, kuriem vēl kaut kas liekas netaisnīgs, bet viņi nekad nestāvēs par visu patiesību un par patiesības būtību, kas ir Jēzus Kristus. Viņi stāvēs par kaut ko, kas viņiem varbūt ir nērts vai viņiem liekas, kas nav konservatīvs, tā kā ļoti daudz stāv par ģimenes vērtībām. Pat viņi varbūt nebaicēt Dievam, bet viņi stāvēt par ģimenes vērtībām. Bet viņi to nebalstīs uz patiesību. Un šajā rakstvietā nav teikts, ka mums ir pavēlēts būt par patiesības balstu vai pamatu. Bet viņš vienkārši to izsaka kā apgalvojumu, ka Dieva nams tāds ir, ka draudze tāda ir. Draudze ir patiesības pīlārs un pamats. Un tas ir tad, ja, ar nosacījumu, protams, ka tā ir Dieva draudze. Jo viņš to dara caur mums. Un es gribēju pirmkārt pieminēt, ka mūsu patiesības avots ir tikai viens, un tas ir Kristus. Ja mums nebūtu Kristus, mēs nevaram nemaz būt patiesības pīlārs un pamats. Mums viņš ir vajadzīgs. Un, man liekas, Lorents minēja, ka Dieva vārds ir patiesas, un ka ik viens viņa vārds ir patiesas, un ka viss, kas nāk ārā no viņa, tas ir patiesas. Tā brīdī, kad Dievs runāja, viņš runāja patiesību, un vienmēr, kad viņš runāja patiesību. Un tad, kad Jēzus nāca miesā, šis vārds, kas nāk ārā no Dieva, viņš kļuva par miesu, un tad Jēzus bija šī patiesība. Un tāpēc arī pirmajā Jāņa evaņģēlijā nodaļā ir teikts vārds tapa par miesu un mājoja starp mums. Un mēs redzējām viņa godību kā no tā tēva vienpiedzimušā, pilnu žēlastības un patiesības. Un neviens cilvēks no mums nevar teikt, ka mēs esam pilns žēlastības vai patiesības, līdzīgi kā par jebko citu, ko tika apgalvots Jāņa evaņģēlijā, kas ir Jēzus, kurš saka, esam dzīves maize, dzīves ūdens un visādas tādas lietas. Neviens tā nekad neteikt par sevi, ja vienīgi viņš nav nenormāli lepns vai sajūtas prātā. Bet Jēzus zināja, ka viņš tas ir un viņš tas bija. Un šeit arī par viņu tiek dota liecība, ka viņš bija pilns žēlastības un patiesības. Un viņš bija šis Dieva vārds nācis miesā. Mums glābšana ir tikai caur šo vārdu. Cilvēks var tikt glābts tikai tad, ja viņš pieņem patiesību. Jo caur meliem neviens nevar tikt glābts. Un Jēkabs to saka savā vēstulē, ka no savas paša gribas, tātad Dieva gribas, viņš mūs dzemdināja ar patiesības vārdu. Tas ir tas, kā cilvēks piedzimst no jauna caur Dieva vārdu, caur patiesības vārdu. Ja tu dzirdi šo vārdu un tu viņu pieņem sevi iekšā, tam nav obligāti jāiziet caur cita cilvēka muti. Tas varbūt arī, ka tu lasi to vārdu, vai Dievs to viņu kaut kādā veidā atgādina, vai Dievs to norāda. Bet atzimt cilvēks ir tikai caur Dieva vārdu. Jo cilvēkiem ir visādas pieredzes par to, kā viņi pieņem Jēzu, vai par to, kā viņi seko Jēzum. Bet tur iztrūkst šis elements, ka viņš ir piedzimis caur Dieva vārdu. Jo Jēzus laikā, kad viņš staigāja pa zemi, bija ļoti daudzi, kas sekoja Jēzum. Bija ļoti daudzi, kas pieņēma Jēzu. Uzņēma pat savos mitekļos, farizēja un kaut kas. Bet tas nenozīmē, ka viņi bija piedzimuši no jauna. Tas nenozīmē, ka viņi bija Dieva bērni. Un mūsdienās arī cilvēki vienkārši pasaka, es izlēmu sekot Jēzum šajā brīdī, un viņš var domāt kaut ko vienu ar to, un tu vari saprast kaut ko citu ar to, un katrs saprot to pa savam. Bet
piedzimst no jauna tikai caur Dieva vārdu. Glābšana sākas ar to brīdi, kad Dieva vārds tevi parāda to, kas tu patiesībā esi, tāpēc viņš ir šis patiesības vārds un viņš izgaismo. Tas ir Dievs, viņš ir tāds, varbūt viņu bija sagrozījis, varbūt citi tev bija iestāstījuši, ka viņš ir savādāks, bet nē, viņš ir tāds, viņš ir svēts, viņš ir taisns un viņš tiešām tiesās pasauli. Un tad viņš tas Dieva vārds arī parāda, bet tu esi šāds. Varbūt tev likās, ka tu esi labs cilvēks, varbūt kādi tev vecāki bija iestāstījuši, ka tu esi uzaudzis diezgan labs, sakarīgs, gudrs, čakls un tā tālāk, bet nē, tu esi šāds, tu esi samaitāts, tu esi melis, tu esi neķītrs, tu esi liekulis, un Dieva vārds ir tas, kurš parāda patiesību par Dievu, patiesību par tevi, un patiesību par to, ka ir vajadzīgs šis glābējs. Un viens ir dzirdēt patiesību, jo daudzi var dzirdēt patiesību, un daudzi arī dzird patiesību, bet otrs ir ticēt tai patiesībai un paklausīt. Daudzi uzzina par patiesību, bet viņi nekad netiek glābti. Ir dažādas lietas, ko tu vari uzzināt, un ko mēs arī sludinam cilvēkiem par patiesām lietām. Viņi var nonākt līdz tam, viņi var kaut vai sākt par to domāt, bet viņi negrib to ielaist līdz galam iekšā savā sirdī. Un Jāņa evaņģēlijā teikts, ka viņi tumsu mīlēja vairāk par gaismu. Viņi grēku mīlēja vairāk par Dievu. Viņi nav gatavi pazemoties, nav gatavi atzīt, ka tiešām tas tā ir. Un ir dažādas tās raksturvietas, kas ļoti, ļoti līdzīgi savā starpā runā par to, kā cilvēki dzird patiesību, bet tomēr izvēlas, nē, es to nedarīšu. Vai, piemēram, Romiešiem 2 ir rakstīts tiem, kas ir ķildīgi un nepaklausa patiesībai, bet paklausa netaisnībai, apskaišanos un bardzību. Un tas ir norāde uz to, ka viņi saņems sodu tiem, kas nepaklausa patiesībai. Tas nenozīmē, ka viņi nekad nav dzirdējuši patiesību, bet viņi nepaklausa patiesībai. Un 2. Tesaloniķiešiem vēl skaidrāk to noraksturo no 10. panta. Tur ir runāts par pēdējiem laikiem un tieši šiem zīmēm un brīnumiem, caur ko Velns ļoti īpaši un spēcīgi strādā. Un tad tur ir minēts iemesls, kāpēc tas tā ir, kāpēc cilvēki tam tic, kāpēc cilvēki tam seko pūļiem. Un 10. pantā ir rakstīts par to pievilšanu, ar visu netaisnības pievilšanu tajos, kas iet bojā, tāpēc, ka tie nepieņēma patiesības mīlestību, lai tie varētu tikt glābti. Un šī iemesla dēļ Dievs tiem sūtīs spēcīgu maldīšanos, lai tie ticētu meliem. Lai tie visi varētu tikt nosodīti, kas neticēja patiesībai, bet kam bija patika netaisnībā. Te vairs nav problēma tāda, ka viņiem nav nekad bijusi patiesība, un līdzīgi, ja mēs saprotam, ka patiesība ir Jēzus un Jēzus ir patiesība, viņi kaut kādā veidā ir zinājuši par Jēzu. Viņiem ir kaut kas atklāts par viņu, par šo patiesību. Un tomēr viņi neticēja patiesībai, bet viņiem bija patika netaisnībā. Viņiem labāk gribējās darīt grēku. Un nākamajā pantā ir rakstīts, ka savukārt tie, kas ir Tesaloniķiešu draudzē, kur Pāvils tic, ka viņi ir glābti, viņš saka, bet mēs esam saistīti vienmēr Dievam par jums pateikties, brāļi, tā kunga mīļotie. Tāpēc, ka Dievs no iesākuma jūs ir izraudzījis uz glābšanu caur tā gara svētdarīšanu un patiesības ticību. Tad viņi ticēja patiesībai. Savukārt otri neticēja. Patiesība nonāca līdz visiem, bet vieni neticēja. Arī Romiešiem 1. nodaļā, kas ir tāda vispārīga nodaļa, kas raksturo glābšanu un to, kā visi cilvēki ir atkāpušies no Dieva, no 18. panta. Tur teikts, jo Dieva bardzība tiek atklāta no debesīm pret visu cilvēku bezdēvību un netaisnību, kas patiesību aiztur netaisnībā. Tātad viņiem ir kaut kas zināms, un arī to tālākie panti atklāja, ka viņiem ir zināmas lietas par Dievu. 21. pants saka, tāpēc, kad tie zināja Dievu, tie viņu nepagodināja kā Dievu. Tas bija pateicīgi. 25. pantā ir teikts, kas Dieva patiesību pārmainīja melos un godinājumu kalpoja radībai vairāk nekā radītājam, kas ir svētīts mūžīgi. Un tad mēs redzam, ka Dieva vārds nav tā, ka cilvēki var tikt glābti tikai tad, ja viņiem izlasi konkrētu Bībeles pantu, un tajā laikā, kad nebija pieejama Bībele kaut kādā vietā, tad cilvēki nevarēja tikt glābti. Dieva vārds jau ir vienmēr bijis visās vietās, kur Dievs runā uz cilvēkiem visādos veidos. Un šeit arī ir rakstīts, ka Dievs atklājas caur radību. Viņš tiem āfrikāņiem, par kuriem mēs varētu uztraukties, ka viņi dzīvo džungļos un nezina kaut kādas patiesības, viņi zina. Viņi varbūt pat zina vēl vairāk, jo viņi ir konstanti
saskarē ar dabu, kuru Dievs ir radījis. Viņi redz visu, ko Dievs ir radījis. Un tāpēc arī viņiem nav nekāda attaisnojuma, kā tur tālāk ir rakstīts. Un arī šie panti nav runāts tikai par lielajiem dzērājiem, narkomāniem, slepkavām, kā daudzkārt cilvēki sevi ierauga, ka citi tādi ir. Un es esmu nedaudz labāks, tāpēc tas neatiecas varbūt uz mani, bet tas ir par ikvienu. Šajā panti un šī nodaļa arī runā par ikvienu. Ikviens ir novirzies no Dieva. Pat šķietami vistaisnākais kristietis, kurš ir uzaudzis, piemēram, ģimenē, kristīgā ģimenē un gājis uz draudzi un varbūt darījis kādas labas lietas un viņam nav sliktu paradumu, kā daudz ir uzauguši, viņš tāpat ir attiecis uz šo te visu, jo tālāk, ja jūs lasīsiet pirmo nodaļu, tur ir vesels garš saraksts, kas attiecas uz visu cilvēci. Kā mēs visi esam grēkoši, visiem mums ir netaisnība. Un Jēzus ir šis patiesības vārds, kuram mums ir jānotic, kuram jāļauj, lai viņš mūsos darbojas, lai viņš mums attīrīt un šķīstīt no visas netaisnības, no visas liekulības, no visas netaisnās kalpošanas, paštaisnuma. Un Jānis savās vēstulēs un savā evaņģēlē, viņš ļoti tieši visādās lietās, ko viņš saka. Un man nav tas tieši pants, bet viņš runā par to, ka kā tu vari zināt, vai tev ir Dievs vai tev nav Dievs. Viņš bez kādām liekām runām, vai, ja tu dari to, tev ir Dievs, ja nedari, tad tev nav Dievs. Un arī līdzīgā veidā par glābšanu, ja tev nav Dieva vārds iekšā, ja Dieva vārds tevī nedzīvo, nemājo, un kā Jēzus teica, ka no tevis ārā plūs šī dzīvā ūdens traumas vai mutuļo šis ūdens, tad tev nav Dieva vārda, tev nav Jēzus. Tu vari apliecināt, ka tev ir Jēzus, bet tev nav Jēzus, kā ļoti daudzi Rīgā, es zinu, ka ir pielīmētas, kad aizbraucu katreiz toaletēs un kaut kur Jēzus ienāca manā sirdī, piedod manas grēkus un esi mans glābējs. Tu vari noskaidīt kaut 100 reizes to pašu, bet ja tu neielaid Dieva vārdu savā sirdī, lai viņš tevi maina, viņš tevi šķīsta, tad tas nekad neko nemainīs. Un Jāņa vēstulē, šo mēs jau 2 reizes pieminējām, kur tekstīts, ja mēs sakām, ka mums nav grēka, mēs maldinām sevi un patiesības nav mūsos. Tātad šī patiesība, kura ir Jēzus Kristus, viņa nav mūsos. Viņš saka, ja mēs atzīstam savus grēkus, viņš ir uzticams un taisnams mums piedot mūsu grēkus un mūs tīrīt no visas netaisnības. Vai arī 2. nodaļā viņš arī no 1. panta saka, ka šīs lietas viņš raksta, lai negrēkotu, bet ja kāds grēko, mums ir aizstāvis pie tā tēva. Jēzus Kristus, tas taisnais. Un viņš ir salīdzināšana par mūsu grēkiem, ne tikai par mūsu, bet arī visas pasaules grēkiem. Un ar šo mēs zinām, ka mēs viņu pazīstam, ja mēs turam viņa pavēles. Tas, kas saka, es viņu pazīstu un neturu viņa pavēles, ir melis, un patiesības nav viņā. Un tāds diezgan radikāls, bet tā ir patiesība, ka, ja tu saki, ka tu esi Jēzus sekotājs, bet vienkārši dari visu pa savām, tad viņš saka, tev nav patiesības, tas ir melis. Jēzus ir šī patiesība, un viņš nemājo grēciniekā, viņš šķīsta šo cilvēku, un šī patiesība mājo šķīstā cilvēkā, jo nav iespējams, ka tumsa mājo kopā ar gaismu. Un viņš nāca pilns patiesības, tā ir rakstīts, jo viņš ir patiesība. Un Jēzus arī to apgalvoja, kad viņš teica, esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Viņš ir tā patiesības būtība. Bet es gribēju par draudzi nedaudz parunāt. Tad, kad viņš aiziet prom no šīs zemes, viņš saka, es jums došu aizstāvi, mierinātāju, un tas būs, un viņš deva viņam vārdu, viņš teica patiesības gars. Un tas nozīmē, ka viņš draudzē deva kaut ko, kas ir līdzvērtīgs viņam. Viņš bija miesā nācis patiesība, bet viņš draudzē iedos kaut ko, kas ir pilnībā līdzvērtīgs. Un Kristus neuzticēja šo lomu būt par patiesības balstu un pīlāru nevienam citam pasaulē. Nekur citur netika dots svētais gars, kā tikai vasarsvētku dienā viņa draudzē. Šis patiesības gars. Dažkārt cilvēki mēdz teikt, ka tu argumentē ar viņiem, viņi varbūt tev teiks, vai tev ir monopols uz patiesību, vai dažkārt angliski ir corner of the truth, vai kaut kā tādu. Un tas bieži vien ir izvairīšanās no tā, vai tas arguments ir patiesis vai nē. Jo neviens jau no mums neapgalvo, ka mēs visās lietās visu sakam patiesi, vai arī ka mums pieder patiesība. Bet draudze ir jābūt tai vietai, kur tiek balstīta šī patiesība. Kur mēs to, kas ir Kristus, mēs paceļam augšā un mēs to neļaujam tam nokrist. Neļaujam tam iet bojā. Un patiesība ir neatkarīga no mums. Patiesība neatkarībā no tā, ko mēs runājam, domājam, daram. Nezinu, kurš to teica, bet man liekas, tas varētu būt pareizi, ka
patiesību neizgudro, bet to atklāja. Ka tu vari, protams, dzīvot neziņā un nekad nesaskaties ar patiesību, bet tā, kad tu saskarsies, tas nenozīmē, ka tu viņu būsi izdomājis, ka tu būsi tās autors, bet vienkārši patiesība nonāca līdz tevim. Tu atklāji, ka tāda ir. Patiesības balstīšana tāda, jā, viņa nav uzticēta nekam citam. Pat ne ģimenei. Pat ne ģimenei Dievs neraksturoja, ka tas būs patiesības balss un pīlārs, jo ģimenes var būt sašķeltas, ģimenes var pievilt. Un arī Jēzus teica, ka būs tā, ka mana vārda dēļ ģimenes būs sašķeltas, ka 2 būs pret 3, 3 būs pret 2 savā starpā, ģimenes locekļi. Un patiesībā spēcīgu ģimeņu pamatā ir piederība draudzei, ka viņas ir iesakņojušās draudzē un ka viņi ir kopā ar pārējiem. Un kāpēc tā ir? Tāpēc, ka nekur citur nenāca šis patiesības gars. Patiesības gars nāca tieši uz viņa sekotājiem, viņa mācekļiem. Un Pēteris arī teica, tad, kad viņam jautāja, es neatceros precīzi to situāciju, bet kad viņš atkal kārtējo reizi strīdējās ar šiem augstajiem priesteriem un to padomi, tad viņš teica, Svētais gars dod liecību, un arī mēs dodam liecību, un arī Svētais gars, kuru Dievs ir devis tiem, kas viņam paklausa. Viņi bija paklausīgi, viņi sekoja Jēzum, un Dievs viņam deva šo svēto garu, kas viņus vadīja, kas viņiem deva gudrību un deva iespēju liecināt. Un, protams, varētu uzdot jautājumu, ko arī līdzīgi jautājumu uzdeva par to, ir daudzas, kas organizēties, kas saucās draudzes, bet vai viņas balsta patiesību? Vai katoļu baznīca, pareizticīgo baznīca, adventistu baznīca un vēl kaut kādas citas, vai viņas balsta patiesību? Vai viņām rūp patiesība? Jo kāds var teikt, ka tajās ir piedzimuši no jauna cilvēka, un es par katoļiem nezinu, es šaubos, protams, bet varbūt kādās citās organizācijās, jā, ir piedzimuši no jauna cilvēka. Ir Dieva bērni šajās organizācijās visādās. Bet vai organizācija kopumā viņai rūp patiesība? Vai viņai rūp kaut kāds cits virziens, kaut kāds mērķis, ko ir izveidojis kāds cilvēks? Vai tieši pretēji viņas ir pilnas ar meliem? Bet ja mēs ticam, ka šiem Jēzus vārdiem, tad mums nākas pieņemt, ka draudze ir tā vieta, kas balsta patiesību, kas sludina patiesu nesagrozītu evaņģēliju, kas turas pie patiesas ticības, patiesām attiecībām ar Dievu. Un es nesen uztaisīju to video par kalvinismu, un tur bija vairāk cilvēki, kurus es vienkārši pieminēju, kuri sludina visādas pareizas lietas, bet patiesībā, ja tu iedziļinies tajā, un ja tu vairāk iesakņos Bībelē, tu saproti, cik tur ļoti daudzas lietas ir greizes. Es zinu, ka Pauls Vašers ir ļoti mīļots daudziem, un ja tu pasaki kaut ko pret viņu, tad tu dažkārt pasaki gandrīz vai pret Bībeli. Bet viņš sludina ļoti daudzas sagrozītas lietas, un es nesen vien dzirdēju, kur var sākumā izklausīties labi. Viņš runāja ar cilvēku, kurš teica, ka 14 gadus nav grēkojis. Un jā, es piekrītu, ka tas cilvēks diez vai 14 gadus negrēkoja. Bet tad viņš teica, tad viņš pamatoja tā, kā viņš zināja, ka tas cilvēks grēkoja, ir tā, ka Dievs teica mīlēt Dievu ar visu, kas tev ir, spēku, dvēseli, sirdi un prātu. Un viņš saka, mūžīgs Dievs pieprasa mūžīgu mīlestību, mēs neviens nespējam dot šo mūžīgo mīlestību, tāpēc mēs grēkojam. Bet Dievs nepieprasa mums mūžīgu mīlestību, viņš pieprasa no to mīlestību, ko mēs spējam dot. Es vienkārši to minu kā piemēru, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas it kā runā patiesību, bet tajā pašā laikā viņi uztaisās pārāk pazemīgi, varbūt, vai pārāk aiziet nepareizā virzienā. Pareizticībā tas ļoti izteikti, ka aiziet tā kā īpaši lielā pazemībā. Esmu tik pazemīgs, ka pazemīgāks jau nevar būt. Bet mums ir tā kā arī, kāds iepriekš minēja, ka mums jāskatās, ko raksti reāli saka, kas kā ir. Ja ir rakstīts, ka tas cilvēks tiešām mīlēja Dievu ar visu savu sirdi, dvēseli, spēku un prātu, kā par Josiju rakstīts, tad mēs ticam, ka tas ir iespējams. Es nezinu, kā Dievs uz to visu skatās, bet viņš tic, ka tas tā ir iespējams. Un viņš to mums ir teicis. Tas tikai tāds viens piemērs. Bet mums ir jātur jebkura patiesība, kas ir no Dieva vārda, arī par draudzi, kāda tā ir, kādas īpašības tā ir. Patiesība arī, par ko mēs runājam par Bībeles tulkojumiem, jo tas nav arī nenozīmīgs jautājums, jo vai tas ir Dieva vārds, vai tas nav Dieva vārds. Patiesība par to, kādai jābūt vīriešu kalpošanai, kādai jābūt sieviešu kalpošanai, kā tas atšķirās, kā tas izpaužās, par jebkuru Bībeles mācību. Arī vēl vienu piemēru var pieminēt, ka, es nezinu, vai jūs zināt, kas ir fundamentālisti, varbūt esat dzirdējuši, tās dažādas grupas,
Bet ir dažādi veidi, kā cilvēki saka, par šo mēs cīnīsimies, pie šā mēs turēsimies, bet par to otru mēs nestrīdēsimies. Tas ir tāds, tā kā mēs tur, katram ir savs viedoklis, mēs par to nediskutēsim. Un viņi sadala ir pirmšķirīgās mācības, otršķirīgās mācības un trešās mācības. Un fundamentālisti izdomāja tu 5 svarīgākās mācības, tās ir tās, ja tā citi pie tā turās, tad mēs esam ar viņiem vienotībā, ja nē, tad neesam. Bet Bībelē ir višķi savādāka, un Dieva vārds nedaudz savādāks, ka tas nav tā, ka mēs varam paši izdomāt, kuras būs pirmšķirīgās, kuras būs otršķirīgās, kuras būs treššķirīgās, un tad mēs šķirojam, kā mēs sazināsimies šiem cilvēkiem, vai būsim kopienā vai nē. Un tās cilvēki pārsvarā izdomā, lai būtu mazākā vai lielākā mērogā ekumēnijā ar cilvēkiem. Bet es gribēju izlasīt, ko Jēzus teica no 5. nodaļas Mateja evaņģēlijā. Viņš saka, kas vien pārkāps vienu no šīm vismazākajām pavēlēm un tā mācīs cilvēkus, tas tiks saukts vismazākais debesu valstībā. Bet kas vien tās darīs un mācīs, tas tiks saukts liels debesu valstībā. Ka Jēzus tā nedalīja. Un Jēzus deva visu kopumu, un viņš neteica sašķirojiet un izdomājiet, bet un mūsu uzdevums kā draudzē arī nav sašķirot tādā veidā. Mums ir jāturās pie tā, kas ir dots, visa kopuma. Pāvils arī līdzīgi teica, es tev piekodinu, tas 1. Timotejam 5.21, es tev piekodinu Dieva un Kunga Jēzus Kristus un izredzēto eņģeļu priekšā, lai tu ievēro šīs lietas, nedodams priekšroku vienai pār otru, neko nedarīdams ar aizspriedumiem. Un Pāvils arī tur rakstīja, kā tev jāuzvedās te draudzē, bet viņš saka, visas šīs lietas ir vienlīdz svarīgas, gan to, kā jūs rūpēties par atraitnēm, gan to, kā jūs izvērtējat, kurš ir ķeceris, gan to, kādam jābūt bīskapam, un visas pārējās lietas, tās visas ir vienlīdz svarīgas, nedod priekšroku vienai pār otru. Kā arī Pāvils teica, es neesmu atturējies jums pasludināt visu Dievu padomu. Draudzē ir tā vieta, kur tas tiek darīts. Un neviens cits to nedarīs, ja mēs to nedarīsim. Tāpēc arī Jēzus saka, jūs esat pasaules gaisma. Mēs nedrīkstam nerunāt par patiesību. Ja mums ir atklāta, tad mēs nedrīkstam to nerunāt. Mums tā ir jādod citiem. Un, protams, atgriežoties atpakaļ pie tā, kurš tad ir šī patiesība un kā mēs varam būt patiesības pīlārs un pamats ir tad, ja mēs paliekam viņa vārdos, viņa vārdi paliek mūsos, kā Jēzus teica. Tad jūs nesīsiet augļus, tad jūs būsiet mani mācekļi, ja šie vārdi paliek mūsos. Ja viņš paliek mūsos, tad mēs varam būt šis patiesības pīlārs. Un beigās gribēju pieminēt salīdzinājumu ar Izrēlu. Es gribēju arī nedaudz, varbūt citā reizē parunāšu par Izrēlu, Jūdu un tādām lietām, kas bija ēna draudzei un kas daudzās lietās arī atspoguļoja, un viņiem vajadzēja visu kaut ko ievērot no tā, ko Dievs bija devis, bet viņi nemitīgi krita, un viņam nemitīgi nesanāca, un tā tik tālu, ka pat Dievs viņus noraidīja, izsūtīja ārā, sodīja visādos veidos. Un kāpēc viņi to nespēja ievērot, bija tāpēc, ka viņiem nebija dot šis gars, kurš vada visā patiesībā. Un viņiem, kā arī nebija rakstīts, likums sirdīs kā tautai, bet mums tas ir. Mums tas ir ierakstīts un mums ir pienākums to ievērot. Un ja esies 59. nodaļā, man liekas, šī bija tā nodaļa, kur bija runāts par, ka Dieva roka nav paīsināta, lai varētu palīdzēt, ka viņa auss nav bieza, lai varētu dzirdēt, bet kur grēki mūs ir atdalījuši no Dieva. Un tad tur Jesaja tādā formā, kā viņš būtu viens no šiem izrēliešiem, runā par to bēdīgo stāvokli. Un 12. pantā viņš saka, jo mūsu pārkāpumi ir vairojušies tavā priekšā, un mūsu grēki liecina pret mums. Jo mūsu pārkāpumi ir pie mums, un kas attiecas uz mūsu nekrietībām, mēs tās zinām. Pārkāpšanā un melošanā pret to kungu un aiziešanā prom no mūsu Dieva, runājot apspiešanu un sacelšanos, ieņemot un izsakot no sirds nepatiesības vārdus. Un tiesa ir griezta prom atmuguriski un taisnīgums stāv no tālienes. Jo patiesība ir kritus ielā un godīgums nevar ienākt. Un tad mēs redzam to ilustrāciju, ka viņš saka, patiesība tā kā ielās nomesta, viņa nav vispār svarīga. Viņa netiek balstīta, viņa netiek uzturēta. Un mēs redzam, kāda bija situācija. Dievs viņus pārmācīja, viņš viņus ved uz Babilonu, un viņš pēc tam arī mainīja viņu sirdis, kad nāca Jēzus Kristus, nāca Jānis Kristītājs, kurš sludināja, jo viņam rūpēja viņš gribēja, lai viņi tur šo patiesību. Un šī tauta bija veidota, lai viņa
balstītu Dieva likumus, jo cik mēs lasām psalmos citur, kur saka cilvēki, kura vēl ir kā tava tauta, kurai ir šādi likumi. Un līdzīgā veidā arī draudze, kur vēl ir tāda lieta, vai vieta, kur ir dota tik perfekta likumi kā Jēzus likumi, kuras nevar ievērot miesīgs cilvēks, kur saka, ja tu uzlūko, ja tu pārkāp laulību, tad tu esi laulības pārkāpējs, bet kāds Jēzus saka, ja tu savā sirdī jau iekāro, tad tu jau esi laulības pārkāpējs. Un grēcīgs cilvēks viņš to nespēja, vai arī kā tu vari atdot no tām lietām, kas tev pieder, vai kā tu vari piedot pretiniekam, vai kā tu vari pagriezt otru vaigu. Kurai vēl tautai ir dota šāda likumi. Un tikai draudzē tāda ir dota. Un viņai ir iespēja un viņai ir uzdevums turēt patiesību un to turēt augstu un turēt tajā vietā, kur tas ir dots. Un katrā vietā, kur draudze ir ielikta, katrā laikmetā, kur draudze ir ielikta, tā ir uzdevums būt par šo patiesības pīlāru un pamatu. Vai arī, es nepareizi pateicu, ne uzdevums dot, bet viņa tur būs, ja viņa pastāvēs Jēzu Kristu un viņa vārdos. Tas arī viss šodien.